Cilvēki ir slinki. Es arī esmu slinka. Nav nekāds jēgas no skaistas sešpakas, ja smadzenes nefunkcionē. Visi uz mani skatās. Neviens uz tevi neskatās. Visiem ir viena alga. Tās maģiskās zāles ir. Tas ir treniņš. Alīna, tu aptuveni 18 gadus esi aizvadījis vadot grupu treniņus, bet tagad tu esi pati pievērsusies spēka treniņiem, arī sporta zālē ar svariem. Kas mainījās? Kas tavā galvā mainījās? Ja? Pirmkārt, pieredze, briedums, pilnīgi noteikti, zināšanu apjoms, kas ir, spēja sajust sevi un saprast, kā es jūtos gan sava darba, gan ārpus darba savā fiziskajā ķermenī, jo mēs novecojam, mēs visi novecojam, gribam mēs to vai nē. Un tas fakts vienkārši ir jāpieņem. Es kā grupu nodarbību treneris ilgus gadus teicu, ka man tas nav vajadzīgs, jo es uz fitnesu atnācu no sporta dejām, kur ir šī aktīvā kardioslodze, kur ir tā pozitīva viss, arī jautri diezgan, grupu nodarbības to diezgan labi nosacīja to vajadzību būt uz skatuves un strādāt ar cilvēkiem tajā masā. Un fiziskā aktivitāte jau bija. Visu laiku ir fiziskā aktivitāte. Vienīgais gribētos piebilst par to, ka ja šķiet, ka grupu nodarbību treneris, tu dari savu darbu, trenējies un tev vēl par to maksā. Tur ir jānošķir, ka vadot treniņus, grupu nodarbību treneris strādā. Mēs netrenējamies. Mēs strādājam ar grupām. Bieži vien mēs strādājam asimetriski, ka mēs tur parādām labo vai kreiso pusi, tad ejam labot un vēl kaut ko. Tā kā to arī jāsaprot. Tu mainies. Mainās tavs fiziskais ķermenis, tu mainies mentāli, tev mainās vērtības. Tu saproti un jūti, apzinies, kā tu jūties savā ķermenī, cik daudz tu vari, cik daudz tu nevari, kāpēc tu vairs nevari. Un saproti, tas, kas strādāja tur tev 20 gados, 25 gados, viņš vienkārši tagad nestrādā. Un es ieviesu spēka treniņus trenažieru zālē, kur man likās tik garlaicīgi būs. Garlaicīgi ir tad, ja tu nesaproti, ko tu dari. Ja tu sāc saprast, ko tu dari, vai arī garlaicīgi tad, ja tu nepārzini to vidi. Jo grupu nodarbību treneriem trenažieru zāle bieži vien ir kaut kas ļoti svešs. Ja? Tā ir cita pasaule. Tas tāpat kā mēs privāto treneri noliksim uz skatuves, uzliksim mikrofonu un iedosim grupu ar 40 cilvēkiem. Kā viņš jutīsies? Tāpat apmēram jūtas tāds vidēji statistiskais grupu nodarbību treneris svaru zālē. Bet, kad veidojās šī izpratne, kā tas strādā, kad tu jūti no sākuma tādu emocionālo gandarījumu par to, ka tu īstenībā vari vairāk nekā tev šķiet. Vairāk ko tieši? Vairāk tīri fiziski varbūt, jā? Jo man ir arī treneri un man ir treneris par privātais treneris. Es strādāju ar treneri, kas deva man to pirmo tādu virzienu, atbalstu, kaut kādu disciplīnu, jo cilvēki ir slinki. Es arī esmu slinka. Es esmu cilvēks, mēs visi esam slinki, bet es vienmēr esmu atbild uz jautājumu. Man ir absolūti skaidra atbild uz jautājumu, kāpēc es to daru. Kāpēc man ir spēka treniņi, kāpēc man vajag 2-3 spēka treniņus nedēļā, un tad, kad man aizmirstās tas, kā šodien negribās, es atceros šo savu galveno vērtību, kāpēc es vispār to uzsāku. Jo mana prioritāte nav kaut kāds vizuālais ķermenis, kā viņš izskatās. Es fokusējos ievērojami vairāk uz to funkcionalitāti un skatos uz nākotni. Jo gadiem ilgi man ir apkārt cilvēki, kas ir iesprostoti savos fiziskajos ķermeņos. Kad tas, ko tu dari, un tev ir pašsaprotami, liela daļa tavu cilvēku, kas ir tavā vecumā, to izdarīt īstenībā nevar. Un tu to uztver kā pašsaprotamu lietu. Un es gribu to saglabāt, es gribu to uzturēt, es gribu to palielināt, lai arī pēc 10, 20, 30 un 40 gadiem, ja man paveiksies, varbūt 45 vai cik, es esmu pilnvērtīgi funkcionējošs cilvēks. Es varu dzīvot, nevis izdzīvot. Man tas ir galvenais mērķis. Es gribu pati piecelties, pati apsēsties, pati iet, pati skriet un kāpt kalnos. Un darīt visas šīs lietas, nebūt sloks kādam no saviem mainiekiem un dzīvot, nevis izdzīvot. Tas ir mans galvenais mērķis, un to es vienmēr paturu galvā. Alīna, kāpēc? Kāpēc tu to uzsāki? Un tad es atceros. Kāpēc? Ļoti parādās ātri atkal motivācija. Darīt. Te atkal motivācijas un disciplīnas jautājums atkal tāds, ir jāsaprot, ka ir viens un otrs, bet es zinu konkrētu atbildi uz savu jautājumu, kāpēc es to daru. Tu pieminēji, es redzēju cilvēkus iesprostotus savā ķermenī. Pastāstīji pārsteigumos par šo, vai tas ir
Fiziski nespējīgi vai iesprostoti savos uzskatos par to, ka man ir kaut kādā noteiktā izskatā jābūt? Mhm. Pastāst. Ir gan. Es vairāk varbūt runāju par to fizisko, jā, ka jauni cilvēki ar sāpošām mugurām, sāpošiem ceļiem, grūti iet, grūti kāpt, grūti staigāt, grūti pietupties, ja, grūti pildīt kaut kādas vingrinājumus un kustības, vai ir veikt vienkārši ikdienas fiziskās aktivitātes. Tās traumas, ko iegūst jauni cilvēki, vienkārši pie nevis smagumus cilājot svaru zālē, bet vienkārši neveiksmīgi kaut kur pagriežoties pa labi, pa kreisi noliecoties. Jā, viss šis pa lielam. Tas jau treniņš gatavo to mūsu centrālo nervu sistēmu tai pretestībai, tai slodzei, jā, kas būs. Un, fiziskais, pirmkārt par fizisko, jo es kā trenere redzu ļoti daudzus cilvēkus. Mēs kā grupu nodarbību treneri nedēļā tur redzam 300, 400, 500 cilvēkus. Un ko tu novēro? Un gadā tie ir tūkstoši, un 20 gados tie ir simtiem tūkstoši varbūt. Un mēs redzam šos cilvēkus, un tas ir tāds labs atgādinājums, cik tās fiziskās aktivitātes regulārās, to, ko es esmu darījusi, cik īstenībā viņas ir svarīgas. Ka tagad es esmu tur, kur es esmu, jo, ja es nebūtu darījusi, tad iespējams es justos savā ķermenī citādāk, es varētu darīt mazāk, es varētu dzīvot, varbūt man būtu jādzīvo kaut kāda citādāka dzīve. Tie aizspriedumi, kas ir, ka ir kaut kā jāizskatās, jo par treneriem gan šie aizspriedumi diezgan bieži, ka standarts, jā, kādam viņam ir jāizskatās, šīs atbilst, šīs neatbilst, grupu nodarbību treneri ir nedaudz cita pasaule. Bet tur var būt mazāk tādas lietas, par to es domāju, es tomēr vairāk fokusējos kā treneris uz tām fiziskajām lietām, uz tām aizspriedumiem, tā ir katra individuāla darīšana, ko viņš domā, kā viņš domā. Es uzskatu, ka es nevienam kā treneris neko neesmu parādā. Mans vienīgais uzdevums ir kvalitatīvi vadīt treniņu. Viss pārējais nav mana problēma. Tu ieminējies par vērtībām. Šis būs daļa no tava citāta, ko nesen tu pieminēji Instagramā. Tu iedvesmo sievietes pievērsties sev, lai nostiprinātu muskuļus. Rūpētos par kaulu blīvumu, stiprām locītavām, traumu profilaksi, psiholoģisko noturību un neatkarību ilgtermiņā 70+ gadu vecumā. Man prieks, ka MyFitness treneru sastāvā ir kolēģi, kas arī līdzīgi kā es domā, un piešķir treniņiem un šim laikam, kur mēs veltam sporta zālē, daudz lielāku vērtību. Ka tas nav tikai, kā tu minēji, iesprostots, piemēram, arī varbūt pat uzskatos par to, kā man jāizskatās, bet gan katra stunda, visas tas brauciens caur kaut kādiem sastrēgumiem, kur mēs dodamies uz treniņiem, patērējam lielu daļu no savas dzīves patiesībā, tas ir kā depozīts vecumdienām. Alīna, es gribu paspiest tev roku. Paldies, ka tu esi man kolēģi. Paldies tev. Bet es īstenībā domāju, ka mēs daudzi tā domājam. Vienkārši ne visi skaļi publiski runā. Daudziem treneriem ir arī šādas vērtības. Fitness pats par sevi ir ļoti mainījies. Ja? Mēs tagad uz to veselības sporta vairāk esam vērsušies nekā uz kaut kādu tādiem smagiem treniņiem tikai. Jo fitness tur 15 gadus atpakaļ un fitness šodien, tās ir divas dažādas lietas. Fitness attīstās ļoti strauji. Un es domāju, ka arī mūsu kolektīvam augot, mums ir šie treneri. Vienkārši ir daži, kas skaļāk runā, ir daži, kas runā varbūt tikai grupās, tikai ar saviem klientiem. Tā kā prieks būt komandā, un man liekas, ka tāds fundamentālās fitness vērtības nedaudz vairāk par viņām stāstīt. Jo tomēr ir svarīga funkcionalitāte. Kā es funkcionēju. Mēs šodien ar saviem vingrotājiem nodarbībā runājām, ka sakot, šis būs mūsu lozungs. Jo es savos treniņos vienmēr iekļauju kaut ko neiroloģisku, neiroplastitāti, vēl kaut ko saku. Mūsu lozungs būs sekojošs. Nav nekāds jēgas no skaistas sešpakas, ja smadzenes nefunkcionē. Un tad mēs apmēram pie šī arī pieturamies, ka es arī cilvēkiem treniņos, grupu nodarbībās ne tikai trenēju, bet es arī stāstu. Ja es lieku kaut kādas tādas netipiskas lietas savos treniņu programmās iekšā, ka tur darbu ar acīm, darbu ar mazām locītavām, ar pēdām, jā, kaut kādu neiroplastitāti, tad es stāstu tādiem vienkāršiem vārdiem, kāpēc tas ir nepieciešams. Pastāst, kāpēc tas ir nepieciešams? Šī iemesla dēļ, ka nav nekāds jēgas no skaistas sešpakas, ja smadzenes nefunkcionē. Mūsu fiziskais ķermenis funkcionē tik labi, cik strādā smadzenes, ja? Un viss jau sāks no turienes. Neviens muskulis bez šī nekustās. Un tāpēc
taurenīši, kurus var uzlipināt virsū, priekšā un aizmugurē, viņiem nav tomēr tik liela iesaiste ilgtermiņā. Bet nav. Mēs meklējam visu, bet mēs tipiskais cilvēks. Mēs meklējam to kaut kādu vieglāko ceļu, to kaut kādu maģiskās zāles. Tās maģiskās zāles tas ir treniņš. Jā. Tas ir piemērots treniņš, tā ir regularitāte. Viņas ir tikai. Viņas ir jāsāk izmantot. Un kontrastam piešķirsim dramatiskāku salīdzinājumu, kad izvēloties to īstermiņa vieglāko, slinkuma motivēto, vienalga pieņemsim taurinīti, kur iespējams daudz no TV šopiem atcerās, ka tas patiesībā daudz vairāk pietuvina atkarībai no vai nepieciešamībai vecumdienas pēc medikamentiem. Jo ikdienas ieguldītais darbs, kāpēc izmantot to salīdzinājumu, ka tevs šodien veltītās stundas treniņiem ir kā depozīts vecumdienām, jo, ja tev nav prevencija, kas ir rūpes par sevi šodienā, tad pēc tam ir tikai korektīvā pieeja, kas iespējams ļauj nomirt vēlāk. Tas negarantē, ka tev 70 plus gadu vecumā ir tā veselības kapacitāte, lai tev nebūtu vajadzīgs medikaments, bet tu vari būt pats pilnvērtīgi dzīvojošs cilvēks. Un tās ir izvēles, kuras es uzskatu, ka mēs varam joprojām ieviest savā ikdienā, līdz vismaz 50-55 gadu vecumam. Jā. Un arī man ir pāris ļoti pozitīvi klientu piemēri, kas ir 60 plus gados sākuši un 2-3 gadu laikā rūpīgi, pakāpeniski ieviešot, nesatraumējoties, viņiem ir ļoti labi uzlabusies dzīves kvalitāte. Un, protams, arī skatījums uz dzīvi, un tie piemēri, kas ļoti iedvesmo. Vai ne? Mēs, man liekas, dzīvojam pasaulē, kur ļoti daudz lietas var nopirkt. Popularitāti var nopirkt, kaut kādu ietekmi var nopirkt, bet paskatoties uz cilvēku ķermeni, tas ir tas, ko nevar nopirkt. Tu redzi, ir bijis ieguldījums vai nav bijis ieguldījums. Ir bijusi disciplīna vai nav bijusi disciplīna cilvēkam. Un otrs, vai nav par vēlu. Kā par vēlu sākt, es vairs nevaru. Nekad nav par vēlu. Te ir tiešām jāpasaka tas, ka par vēlu ir tad, kad ir vāks ciet. Tad ir par vēlu. Vispārējais laiks ir absolūti piemērots visam, adekvātā līmenī, adekvātā slodzē, pakāpeniski audzējot to kaut ko, to mērķi, ko es gribu sasniegt, ko tas vingrotājs grib sasniegt ar fiziskām aktivitātēm. Cik tev šobrīd ir gadi? Man būs martā 42. Kāpēc tu šobrīd pievērsies spēka treniņiem, vai kāpēc tev tas nebija svarīgi agrāk? Es domāju, ka tās ir tās vecuma izmaiņas, kas gan nāk... Briedums? Briedums, protams, gribēju pateikt novecošanas process, bet briedums skan daudz labāk. Fiziski, jo notiek ar novecošanas procesiem šie bioķīmiskās izmaiņas, fizioloģiskās izmaiņas un funkcionālās izmaiņas kā tādas, tu vienkārši sāc viņus just. Ir pienāk brīdis, kad tu sāc viņus just, pienāk brīdis, kad tu sāc just, ka tu it kā vari to pašu, ko tu darīji, bet atjaunošanās process ir citādāk. Kā tu to pamani, kā tu to jūti? Tu novadi 5-6 treniņus dienā, un 25-30 gados tu pamosties no rīta, un tu esi gatavs sākt atkal visu no sākuma. Tagad tu pamosties, un tu jūti, ka tu vakar novadīji 6 treniņus. Ja? Kā to varētu just cilvēks, kurš ikdienā nevada 5 vai 6 treniņus, bet kā viņš var pamanīt, vai viņa var pamanīt, ka man ir kaut kas jāmaina? Mazāk enerģijas kļūst. Tas uzreiz, man liekas, tas pirmais viens no rādītājiem, ka man kļūst mazāk enerģijas, man gribās mazāk darīt kaut kādas jaunas lietas. Šis ir tas, ka tev trūkst enerģijas ikdienas lietām. Nevis tikai treniņiem, bet vienkārši ikdienas lietām. Un, lai arī darītu savu darbu, man ir jātrenējas. Man ļoti patīk mans darbs. Es mīlu grupu nodarbību fitnesu līdz kaulu smadzenēm. Bet, lai darītu šo darbu, kur ir fiziskā pārslodze, kur ir emocionālā pārslodze, plus vilsam tam vēl nāk klāt, lai es gribu šo darīt darbu vēl 5, 10, es nezinu, cik gadus, cik man gribēsies, man ir jābūt savāktai savā ķermenī, man ir jābūt spēcīgai, jo es nevarēšu darīt šo darbu, es salūzīšu vienā brīdī. Fiziski salūzīšu, ja emocionāli tu iemācies ar briedumā varbūt tikt ar sevi kaut kā galā, tad fiziskais ķermenis var neizturēt šo slodzi. Jā, ir jāmāk pielāgoties atkal. Protams, mainās tavas profesionālās vērtības, mainās tevi treniņi, tam arī tā ir jābūt. Bet es gribu, lai man ir enerģija, es gribu dzīvot ilgi, es gribu katru dienu darīt ar prieku to, ko es gribu darīt, to, ko es daru, un bez savas fiziskās aktivitātes vienkārši darbā arī būt aktīvi vienkārši ikdienā. Tas arī ir tas iemesls, kāpēc.
Jo tas, kas strādā 20 gados, 40 gados, nestrādā. Sievietēm mainās hormonālais fons. Ja? Būs lielas izmaiņas, tas būs stress organismam. Un tam ir jābūt gatavam. Šis ir atbalsta mehānisms. Spēka treniņi priekš manis, tas ir atbalsta mehānisms šīm lielajām izmaiņām, kas būs. Es nevaru viņus apstādināt, bet es varu varbūt viņas atvieglot sev. Kā es jutīšos tajā posmā, gan fiziski, gan psihoemocionāli, jo tās izmaiņas, viņas var būt tādas, ka tu vienkārši viņas neizvelc. Šādā veidā es tam gatavojos. Preventīvie pasākumi. Vai tev ir kāds spilgts piemērs, vai varbūt vairāki, kurus tu esi novērojusi, un kas tev ir ielicis šo te motivāciju? Jo pēc tavas balss un veida, kā tu runāji, skaidri gaiši dzirdams, ka tev motivācija ļoti stipra. Bet no kurienes? Kas ir tas piemērs, kur tu redzēji, kur likās, es šito scenāriju negribu sev? Tie ir tie piemēri, ko es redzu katru dienu, ko es minēju iepriekš. Jā. Bet es esmu tas cilvēks, es nezinu, kā tā ir sanācis, bet man ļoti reti motivē kāds no malas. Tās paskatījos, wow, šitā es tā gribētu. Man ļoti Visticamāk motivēs, es šitā negribētu. tā arī tāda, jā, antimotivācija arī pa lielam. Jā, man nav tā, ka es uz kādu paskatos, un šis tāds wow piemērs, kurš mani var būt motivēt. Es esmu cilvēks, kurš pats sevi motivē. Es ļoti labi sevi jūtu, es ļoti labi jūtu izmaiņas. Un laikam es vienkārši zinu, kādas būs sekas, ja es nedarīšu. Tā gan man ir motivācija. Tas tāpat kā vadot treniņus, tu nogursti un vēl kaut ko, nevienmēr gribās iet uz to darbu, jo mēs esam cilvēki, pat ja mēs ļoti mīlam savu darbu. Jā. Un tad man galvā ir tāds, Alīna, tagad iedomājies, ka rīt tu kaut kādu iemeslu dēļ nevarēsi darīt šo darbu. Jebkas var notikt šitā. Man pārskan šarmuļu pāri, un es tāda, sākam strādāt, viss ātri pāriet šīs lietas. Es ļoti ātri, diezgan ātri varu sevi emocionāli izvilkt ārā no kaut kādas bedres, ja tas ir nepieciešams. Nevienmēr tas izdodas ātri, bet es zinu, es dažreiz ļauju sev būt tādai flegmatiskai nedaudz, jā, varbūt emocionāli tādai nosvērtākai, bet es jūtu, ka tas aizkavējās. Es ļoti ātri sevi strādāju un dabūju sevi augšā. Un tur arī ir parādās tā motivācija darīt. Motivācija, un tad ir disciplīna. Kad motivācija pazūd, parādās disciplīna. Kad gribās pazust disciplīnai, tad tāds, kāpēc tu to sāki darīt? Tu tik daudz tajā ieguldīji. Jā, atbild sev uz jautājumu godīgi, vai tas tev vēl ir svarīgi. Jo tas kāpēc arī var mainīties. Šodien es sāku tā iemesla dēļ, pagāja kaut kāds laiks, es mainījos, manas vērtības mainījās, cilvēki apkārt mainījās, un tas kāpēc arī vairs neatbilst tam. Tad ir jāuzdod nākamais jautājums, nākamais kāpēc jāatrod. Ļoti jādiskutē ar sevi. Es diskutēju visu laiku ar sevi. Tur 3 vai 4 salīnas manī dzīvo, kas visu laiku runā viena ar otru. Es nezinu, cik veselīgi tas ir varbūt, bet tā mēs virzamies uz priekšu. Es uzskatu, tas ir veselīgi, jo tu arī minēji, ka tev ir nolīgta sava trenera, tava privātā trenera, kas ar tevi strādā spēka treniņos zālē. Treneris vai jebkurš cits cilvēks, kurš nav varbūt tik augstu atbildības sajūtu, kā ģimenes locekļi neaizskar tevi, bet taisnotrādi tu esi autorizējusi savu treneri ar tevi runāt tieši un atklāt, lai viņi dalās ar savu kompetenci. Treneris var uzdot savam klientam pietiekami tiešus jautājumus un caur sarunu uzvedināt, lai izkristalizētu vērtības. Un ikvienam cilvēkam, manuprāt, ir daudz ērtāk būt disciplinētam, ja zināms, ka manas ikdienas darbības ierindojas ar manām vērtībām. Ja manas vērtības nav apmierināts ar to, ko es daru vai nedaru, ir problēma, bet to ir ļoti vienkārši atrisināt. Bet tas nav vienmēr jādara vienam. Tāpēc ir vērts pasaukt kādu palīgā, nokļūt komandās, starp citiem cilvēkiem. Tu vari nokļūt starp citiem cilvēkiem, nolikstot, piemēram, treneri, kurš gan no savas pieredzes, gan no citu cilvēku pieredzes, gan arī no kompetences zināšanām spēs to nokomunicēt. Tieši tā, jo ja pats cilvēks nespēja kaut kā varbūt dotajā brīdī priekš sevis saprast, trūkst kompetences, trūkst varbūt kaut kādu zināšanu vai tās kaut kāds iekšējās sajūtas, tas ir ok, ir apkārt, tāpēc ir speciālisti, kuri var palīdzēt. Treneris nav tas cilvēks, kurš stāv un skaita vēl 4, vēl 3, vēl 2. Ja tā ir, tad no šiem ir jāskrien prom. Jā, treneris ir atbalsta personība. Treneris ir tas, kas ne tikai trenē, treneris tas, kas izglīto. Es no savas privātās treneris mācos ļoti daudz. Viņa mācās no manis, es mācos no viņas. Es no katra treniņa kaut ko iemācos. No katra kaut kādu vārdu, ko viņa pasaka, nesoties uz to,
ka mums ir arī gadu atšķirība, un man ir treneris, ar kuru mēs kopā mācījāmies, un tad viņi mācījās pie manis kaut kur arī. Es absolūti uzticos, jo es zinu, cik atbildīgs ir tas cilvēks. Treneris redz tās mazās nianses un kompensācijas. Es pati trenējoties, man ir labs tehniskais izpildījums vingrinājumos. Es jūtu, vai tur saslēdzās tā muskuļu ķēde grupa, kurai vajadzētu, vai parādās kaut kādas kompensācijas. Es jūtu kaut kādas lietas, bet kā izrādījās, es nejūtu mazākas vai lielākas citas kompensācijas, kur tur ķermenis pilda tā, kā viņam ir ērti. Tā kā viņš ir pieradis, tā kā viņš ir pieradis vienkārši, jo mēs vienmēr ejam to vieglāko ceļu, tā iekārtot smadzenes mūs ir. Un viņa redz manu problemātisko kreiso pusi, ka tur spiežu vai guļu tas plecs. Es nebūtu to pamanījusi tad, pat ja es to filmētu. Ja? Jo tās ir tāds, tur jāskatās no visām pusēm detalizēti. Un viņa to redz, un viņa man atgādina, un tad es sāku kaut ko pielabot. Un es pirmajos treniņos, pirmajos mēnešos vispār teicu, viņa saka, izlabot to, Alīna, izlabot to un šito. Es saku, es neko nejūtu. Saku trenerei, es nejūtu to kompensāciju, ka es daru nepareizi, ja? Ka man ķermenis nokompensē. Ķermenis var nokompensēt arī pozitīvi. Nu, nevienmēr kompensācijas ir negatīvas kaut kāds, ja? Bet tās negatīvās kompensācijas, un tikai pēc kaut kāda pusgada regulāra treniņu, es beidzot jūtu, viņa saka, Alīna, tas gurns ir tur pa daudz par labi. Un saku, es jūtu tagad, un es varu viņu izlabot. Man, ar manu kustību pieredzi, es esmu no 7 gadiem sporta dejās bijusi, tad man ir gandrīz 2. Kopā ar klienta pieredzi man ir vairāk nekā 23-4 gadu pieredze fitnesā. Tik un tā šīs mazās nianses, es viņas nejūtu, kamēr treneris man neizlaboja. Un man nācās 4, 5, 6 mēnešus strādāt, lai es varētu nedaudz sajust, ka tagad ir kaut kas nepareizi. Tā kā, tā ir tā spēja sajust savu ķermeni. Tas prasa laiku. Tas atkal ir jāatgriežas pie tā, ka lēnāk, mierīgāk, dodiet sev laiku. Mūsu ķermenis mums neko nav parādā. Ja mēs 20 gadus neko nedarījām, nevajag no viņa gaidīt, ka 2 mēnešos būs kaut kādas grandiozas izmaiņas. Nebūs. Varbūt būs tās pirmās, jo tu neko nedarīji, un tad sāka vismaz staigāt vairāk. Protams, ka pirmās būs kaut kāds. Bet tā kvalitāte prasa šo spēju sajust un kontrolēt. Un spēja sajust un kontrolēt parādās tikai ar gadiem. Tam ir jābūt gatavam. Kad mēs runājam par trenēšanos, ir pirmās asociācijas ļoti vizuāls, ko esam redzējuši. Sporta soma, botas varbūt iesvīduši, varbūt neiesvīduši ķermeņi, grūtības, lozungi, no pain, no gain. Ko patiesībā neredz no malas, bet kas ir moments ikvienam, kurš ir kādu brīdi sistemātiski pieturējies pie vienas treniņu programmas. Ir tas, ko tikko tu minēji, tāpēc es gribu vēlreiz tavus vārdus izmantot. Mēs varam attīstīt atmiņu, ātrumu, mēs varam attīstīt arī spēju savu ķermeni. Ik viens, kurš šo klausās, sākumā varbūt pat var domāt, kurā Instagram postā es varu ielikt, es spēju savu ķermeni. Nevar pārdot vai ne? To nevar pārdot. Nepārdodās. Tur nebūs laika, lai tā kā pa ko jūs runājat. Bet doma diezgan vienkārša. Treneris, kad iemāca tehniski precīzi izpildīt vingrinājumu, viņš nevis iemāca tehniku, viņš iemāca katram sportistam operēt ar savu ķermeni. Lai sportists vai sportotājs vai klients, viņš pats spēja izpildīt vingrinājumu tehniski korekti. Bet tas nāk nevis tāpēc, ka mēs izpildām vizuāli to pašu kustību, bet tas, ka mēs spējam sevi vadīt. Un tas prasa laiku. Neiromuskulārā saikne prasa milzīgu laiku. Ir vajadzīgi 100 atkārtojumi no brīža, kad tu uztver, es sapratu šo vingrinājumu, labais. Tagad tev sākās mācību process, jo saprast nenozīmē, ka viņš ir nostiprinājies korekts, vienāds, drošs un stabils. Angliski superīgs teikums, ko es ļoti bieži izmantoju ikdienā. Slow is smooth and smooth is fast. Jeb latviski, tā kā lēni ir gludi, un pēc tam to gludi būs arī ātri. Nevar dragāt ātri un kaut kur neprecīzi. Tas ir traumatiski, tas ir riskanti, tur nav progresa un no tā arī nav gandarījums. Bet ļoti bieži svarīgi noņemt tempu, noņemt milzīgu svaru. Ir jābūt izaicinoši, bet izaicinoši patiesībā nozīmē sekot līdzi tam, ko es daru, sajust, saprast, ko es daru. Jo es atgriežos uz sarunu sākumu, kurā tu minēji, ja tu zini, ko tu dari, tad tev ir daudz vieglāk to darīt. Ir skaidrs, kāpēc.
Tāpēc izpratne ir nenormāli svarīga. Un izpratni mēs neiegūsim ierakstot ChatGPT vai apskatoties vienkārši video internetā kādā bezmaksas materiālā. Ikvienam cilvēkam, kurš vēlas parūpēties par sevi un ielikt tos pamatus nākamajiem gadu desmitiem, ir vērts vienu reizi iziet no A līdz Z procesam cauri, un tad gadiem to var uzturēt. Un cik es esmu novērojis, tie patiesībā ir dažu mēnešu darbs. Es minēšu 2 līdz 4 mēneši. Manā pieredzē klientiem strādājot, tas ir tas vajadzīgais posms, kur ir vajadzīga pietiekami cieša sadarbība. Tie nav 3 vai tie nav 7 klātienes treniņi. Tas 7 stundās nevar iemācīties priekš visu atlikušā mūža, visu informāciju, kas ir jāzina. Bet tas nenozīmē, ka tev jāiemācās tas 7 vai 14 stundās. Tas ir mācību process, kuru vērts iziet. Es saku 2 līdz 6 mēneši. Tā ir mūža izglītība. Jā, rūpes par sevi. Jā, tā ir mūža izglītība, jo mēs kā treneri strādājam ar vissarežģītāko, kas ir ķermenis. Nav nekā sarežģītāk šajā pasaulē kā ķermenis. Un ja mēs neskatāmies uz kustību vienkārši ļoti primitīvi, ir kaut kāds pietupiens, ir kaut kāds tur roku saliekšana, iztaisnošana, vēl kaut kas, bet ja mēs skatāmies, ka zinām to, cik saistīts viss ķermenī ir kopā, kā tas ir kā domino efekts, tu veici izmaiņas vienā segmentā, un tas veicina nākamās izmaiņas visos citos segmentos. Tas nav fantastiski. Gan pozitīvās, gan negatīvās izmaiņas, gan tā notiek. Ja? Negatīvās izmaiņas vienā segmentā var veicināt šīs negatīvās izmaiņas visos pārējos segmentos, un tāpat arī pozitīvās. Tu uztaisīji kaut kādas mazas lietas, un pastrādāji tur ar ko tu darīsi. Un tu redzi, ka tas kā domino efekts pozitīvi ietekmē visu tavu ķermeni. Tas droši vien vairāk priekš treneriem, ka viss ir nedaudz sarežģītāk nekā tas izskatās. Bet priekš vingrotājiem mēs esam piedzimuši, un mums nav iedota instrukcija, ko darīt ar to ķermeni. Mēs, kad nopērkam tur jaunu telefonu, vēl kaut ko, mums nāk vesela šitāda bieza grāmata 84 valodās. Tas, ka mēs viņu nelasam to instrukciju, tas ir cits stāsts. Bet piedzimstot, mums, diemžēl, nav šīs instrukcijas, kā lietot savu ķermeni. Tad mūsu pienākums ir šo instrukciju pašam priekš sevis uzrakstīt un izlasīt. Un treniņi ar treneriem, ar treneriju vai ar treneriem vienalga, veido šo instrukciju par tavu konkrēto ķermeni. Jā, pašam savu. Jā, pašam savu. Tas ir mūsu pienākums izzināt savu fizisko ķermeni arī un mācēt viņu lietot. Un ir speciālisti, kas tur var palīdzēt, jo nav jāpārzina visu. Es arī nezinu neko tur par friziera darbu vai kaut kādām citām lietām, par citu speciālistu darbu. Tāpēc ir speciālisti, kas var palīdzēt šo instrukciju uzrakstīt pirmkārt un palīdzēt tev viņu izlasīt. Bet tas ir tavs pienākums, jo tas ir tavs ķermenis. Vai tavuprāt, kādam, kurš tik tālāk noklausījies šo ierakstu, ir vērts uztraukties par to, ka šobrīd viņš vēl nezina to, ko tu esi iemācījusies 18+ gadu laikā? Šis ir ļoti, ne tikai vingrotājiem, arī studentiem, šis ir, es vēl nezinu pietiekami. Mēs nekad nezināsim pietiekami. Jā. Vienmēr būs cilvēki, kuri zinās vairāk par tevi, un tā tam ir jābūt. Un jau ir cilvēki, par kuriem tu zini vairāk. Ja pienāk brīdis, es visu zinu, tad es sagatavošos, visu iemācīšos un tad sākšu, tas nozīmē, tu nesāks nekad. Un tas ir jebkurā sfērā arī ar treniņiem. Es pagaidīšu, man nav tur pareizais sporta tērps, man tur vēl nav laiks, man vēl kaut kas, es gaidu vēl kaut. Nē, tās visas īstenībā ir atrunas vienkārši. Jā, smadzenes meklē iemeslu, kāpēc to nedarīt. Un ja tu to saproti, tad tu zini, ka tu savus smadzenes vari bišķi piečakarēt, jā, un virzīt sevi tur, kur tev ir jāvirza. Tāpēc kaut kā tāds strādā. Tu vadi gan treniņus, gan arī apmāci jaunos trenerus. Savas pieredzes gaitā, ko tu esi ievērojusi, ko tu iesaki cilvēkiem nedarīt, jeb no kā iesaki izvairīties? Kur tieši? Cilvēkiem, kas vēlas parūpēties par savu veselību nākamo daudz gadu desmitu laikā. Ko nedarīt fiziskajās aktivitātēs vai vispār? Jā, in general? Domāšanas veids, pirmais, kas tev nāk prātā, kas varētu būt vislielākā vērtība, kur toči nedoties. Neklausīt citus apkārt, klausīt sevi un sākt. Slēdziet ārā šo podcastu. Apmēram. Šis ir jāklausās, bet
Cilvēki baidās bieži vien no kaut kāda apkārtējo cilvēku reakcijas, kas būs, jo es kādreiz biju sporta klubu apmeklētājs, un sporta klubs, kurā es gāju, atradās 2 stāvos. Pirmajā stāvā bija grupu nodarbības zāle, un otrajā stāvā bija trenažieru zāle. Es 2 mēnešus nekāpu uz otro stāvu, jo man bija bail. Trenažieri, es nezinu, ko ar viņiem darīt. Es gāju uz grupām, jo tas bija man tuvāk. Tur dējas, grupas, viss šis ir tāds saprotamāk. Tāpat arī cilvēks atnākt uz sporta klubu. Tas ir milzīgs solis no cilvēku puses. Milzīgs, tā ir sveša vide. Viņš nezina, viņš atnāk uz skrējceliņu, tur 42 pogas. Es nebūtu iedomājies. Mums vienalga, mēs saprotam, mēs esam savā burbulī. Viņam tas ir kaut kāda kosmiskā mašīna vienkārši, ko Ilons Masks ir aizsūtījis uz kosmosu apmēram. Un viņam nav jāzina, kuras pogas ir jāspiest. Tāpēc esam mēs, lai palīdzētu. Cilvēkiem bieži vien ir bail. Cilvēkiem bail no tā, ka es daru nepareizi. Jā, to dari visticamāk nepareizi, bet tu nekad to neesi darījis. Tas ir pilnīgi Un tas ir pilnīgi normāli. Vai arī visi uz mani skatās. Neviens uz tevi neskatās. Visiem ir viena alga. Dod Dievs, ka trenerim nav viena alga. Viņam ir jāskatās uz tevi. Un tas ir vienīgais cilvēks, kurš īstenībā skatās un vēro. Un viņš nevēro, kā tu izskaties, kāda tev ir legingi vai vēl kaut kas, nokrāsojot tu matus vai nē. Viņš skatās uz kustību, uz kustības kvalitāti skatās uz to. Tāpēc šie ir tie aizspriedumi, no kuriem ir jātiek vaļā. Ja mēs runājam par fiziskām aktivitātēm, pirmais arī to, ko tu minēji. Ja mēs pasakām vārdu treniņi, pirmais, kas nāk prātā, grūti, smagi, jācieš, jāsvīst, pēc tam viss sāp. Un paskaties, mēs atnākam sporta klubu, samaksājam par to. Tērējam savu laiku braucot uz turieni, tērējam savu laiku treniņam. Pēc tam mēs tur mokamies un svīstam, mums ir grūti. Nākamajā dienā un aiznākamajā man viss sāp. Un vēl pieaug svars arī ar laiku. Un tu tāds, priekš kam tas jūsu fitness? Nu, kur ir? Jo tas izklausās diezgan neloģiski, vai ne? Priekš kam man to darīt? Es iegūdu laiku, naudu, jūtos noguris visu laiku un vēl es par to samaksāju. Nu, un tā ir tā kļūda, ko cilvēki bieži vien pieļauj, ka treniņi nevienmēr ir smagi. Treniņos nav jānomirst. No treniņiem nav jāizrāpo ārā no zāles. Ja tu izrāpo ārā no zāles, tad tas treniņš, viņš nebija slikts. Visticamāk, viņš nebija tev piemērots. Ja nākamajā dienā un otrajā dienā tu nevari pastaigāt pa kāpnēm, un tev liekas, lielisks leg day bija, ir laiks aizdomāties, varbūt bija par daudz. Jo, ja mēs, priekš tevis, protams, jo, ja mēs visu laiku esam salauzti savā ķermenī, priekš kam man to? Cik ilgi tu to izturēsi? Man tāds smadzenes, šito man nevajag. Es jūtos slikti, es jūtos noguris. Varbūt šito tagad nedarīsim. Bet ja mēs daram to ļoti pakāpeniski un pielāgojam to slodzi sev, es parasti saku, no treniņa ir jāpaņem vairāk nekā jūs viņam atdodat. Pēc treniņa ir jājūtās labāk nekā pirms treniņa. Ja tā nav, tad ilgtermiņā tas nestrādās. Šādi var pastrādāt nedēļu, mēnesi, 2 mēnešus varbūt, bet ja es nepārtraukti esmu salauzts savā ķermenī, vienā brīdī tu vienkārši pateiksi, visu labu. Pakāpeniski, mierīgi, nomierināties vajag visiem, nomierināties lēnāk. Mans populārākais vārds tagad ir visos īpaši spēka treniņos, to, ko tu minēji, temps, kurā tiek pildīti vingrinājumi, ir tāds sajūta, ka mēs nevis maratonus, bet sprintu skriesim ar spēka vingrinājumiem kaut kādiem lēnāk. Vai tu esi bieži saskārusies ar cilvēku, kurš pēc nodarbības pienāk klāt un saka, Klau, es šobrīd jūtos nelabāk tā kā bija pirms tam? Diemžēl cilvēki tā nenāk, nesaka. Jā, viņi varbūt kautrējas no tā. Visbiežākais, ar ko mēs saskaramies fitnesā, tā ir pārslodze. Jā, pārāk liela slodze, to mēs redzam kaut kādos kardio treniņos, jo grupu nodarbību treneri var saskarties ar to, jo tev ir 20, 30, 40 cilvēki, un tev tā slodze maksimāli ir jāadaptē tiem cilvēkiem, jo jebkura treniņa galvenais nosacījums viņam ir jābūt drošam.
Tas ir pirmais. Nav svarīgi, tā ir privātais vai tā ir grupa. Viņam ir jābūt drošam. Tas nozīmē, ka viņš ir maksimāli jāpielāgo. Bet ir jāsaprot, ka grupā ir 40 cilvēki. Viņi visi ir dažādi. Ja? Un dažreiz cilvēks izvēlās vienkārši nepiemērot savu intensitāti, nepiemērot treniņu. Tā ir viņa pirmā reize, un viņš atnāk uz savu pirmo treniņu, kaut kāds augstāks intensitātes treniņu. Ja? Vienkārši nepiemērot slodze, un ir pārslodze. Šādā veidā. Pilnīgi ok, manuprāt, tajā situācijā izdarīt secinājums. Un nākamo reizi nevis censties pierādīt sev, jo patiesībā nevienam citam neinteresē, bet nemēģināt pierādīt sev, ka es tikko biju pārslodzē, man jāpierāda, ka šī nav pārslodze, tāpēc nākšu vēlreiz un darīšu tieši tā pašu. Tas tā kā skriet divreiz. Jā, cilvēkam pirmkārt ir jāsaprot tas, ka viņam tur reips galva, viņam ir sliktāk pēc treniņa vai vēl kaut, vai man sāp. Nepildīt neko caur sāpēm, tas nav normāli. Jā, sāpes jau ko liecina? Mums vienkārši smadzenes signalizē, hei, draudziņ, pievērs uzmanību konkrētajai zonai. Tur kaut kas nav kārtībā. Sāpes nav slikti, no viņām nav jābaidās. Tāpēc ir jāsaprot, tā ir pārslodze, tā ir vienkārši piepūle, jā, vai man tomēr jau ir par daudz, man signalizē ķermenis, ka man ir jāapstājās. Nevajag nevienam neko pierādīt, jo šie treniņi, kas ir nepiemēroti ilgtermiņā, neko labu nedos. Tāpēc, bet ir jāmācās no sākuma atšķirt, apstāties. Un arī, ja tas ir grupu treniņš, tad ir ok, ja dara mazāk. Paņem mazāku svaru, dara lēnāk, kur tas ir iespējams. Apstājas, ja tas ir iespējams. Runā ar treneri un pasaka un pienāk pirms nodarbības. Pasaki trenerim, sveiki, es esmu pirmo reizi, es neesmu vingrojis ilgākus gadus. Ja? Treneris vienkārši vairāk uzmanības pievērsīs tam cilvēkam. Ja? Tas ir tas iemesls, kāpēc treneru nodarbības sākumā dod jautājumu, kurš šeit ir pirmo reizi? Kurš ir pirmais, vai arī stāstu uzreiz dot šos, ņemiet mazāk svaru. Ja treneris saka ņemt 1 kilogramu hantels, tas nozīmē, ir jāņem 1 kilograms hantels. Vai arī treneris dod vienmēr variācijas. Paņemiet 3, 2 un 1 kilogramu. Arī mainiet nodarbības laikā, nekautrēties arī treniņa laikā paņemt mazāku svaru. Vai vispār bez svara darīt, savā tempā darīt, normalizēt šīs lietas, īpaši grupu nodarbību fitnesā, kad ir liela grupa un grupa ļoti motivē. Ja? Un tās pirmās rindas tur ir ļoti spēcīgas. Bieži vien viņi 15 gadus jau pirmajās rindās stāv un vingro. Nesalīdzināt sevi ne ar vienu un darīt vienkārši savā tempā. Uztraucoties par to, ko tur padomās treneris, ka jūs darat kaut kā citādāk. Pasakiet viņam to. Es esmu pirmo reizi, es varbūt šodien darīšu mazāk. Viņš pateiks jums paldies, ka jūs viņam pateicāt un pieskatīs nedaudz vairāk un iedos variācijas vingrinājumiem vieglākas, jo ir miljoniem iespējamo variantu, kā treniņu gan sarežģīt, gan padarīt vieglāku. Un mēs to varam darīt. Pirms es tev uzdodu noslēdzošo jautājumu, es vēlos atgriezties, kur mēs tikko bijām, un izteikt publisku aicinājumu, iedrošinājumu. Ik viens, kurš pēc treniņa nejūtās labāk, viņam ir vērts pienākt pie trenera un paprasīt, kāpēc tā ir. Jo iespējams būs bailes to prasīt. Iespējams būs bailes uzdot šo jautājumu, jo mūsu sabiedrība uzliek tik augstu standartus, ka mums jābūt ir veiksmīgiem. Mums ir jāsanāk ik katrai lietai, kur mēs darām. Un, ja es aizēju un pasaku, es biju treniņā un es nejūtos labāk, kā bija pirms tam, man var būt sajūta, ka es esmu kļūdījies, I failed. Nē, tev bija pieredze. Paprasi, palīdz trenerim tev iztulkot, kāda apstākļa pie šī noveda. Un būs pārsteigts, cik patiesībā treneri ir atvērti. Mēs strādājam cilvēkiem, mēs jūtamies piepildīti. Ja mēs varam kādam savu daudzu gadu pieredzes bagāžu iedot ieteikumu un uzlabot viņa dzīves kvalitāti, jo mēs to varam izdarīt sarunas veidā. Amazing. Mēs naktī gulēsim priecīgāk. Vai ne? Tāpēc es gribu aicināt tik vienu, kuram pēc treniņa nav bijusi labāka sajūta, pienāc pie trenera un pasaki, ko es varu darīt. Jā, kāpēc? Varbūt tu vari palīdzēt, un kāpēc es tur jūtos tā un tā. Jāatcerās tikai to, ka treneri nav ārsti. Jā, mēs neuzstādām diagnozes, par to arī ir mūsu kompetences robežas, jā, kas attiecās uz kustību. Mēs varam pielāgot, palīdzēt. Protams, runājiet ar treneriem. Mēs tāpēc tur esam, lai strādātu ar cilvēkiem, jo tā būs vieglāk. Tā īstenībā ir vieglāk arī treneriem strādāt, ja mēs zinām, jā, ka kaut kas šis cilvēks kaut kādā kustībā ir sajūties, varbūt mēs varam treniņu programmu pielāgot, samainīt kaut ko. Jo, ja mēs nerunājam, tad treneris arī paliek ar jautājumu zīmi virs galvas. Mēs jau nevaram izzīlēt uz kafijas biezumiem, kā tie 40 cilvēki tur jūtās. Mēs nevaram palīdzēt kādam, kurš nevēlas, lai viņam palīdz. Lai viņam palīdz, jā. Tas nekad nekur nav strādājis.
Bet pat treneri dara savu darbu, tāpēc, ka viņiem gribās, viņiem patīk kādam padalīties savām zināšanām. Mēs varam būt Es noderīgi. domāju, ka mēs esam izvēlējušies darbu, kur tu strādā ar cilvēkiem. Jā, tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda vajadzība kaut ko dot, iekšēji savu vajadzību, kaut ko mācīt, ar kaut ko dalīties. Jā, treneri ir dažādi ar savām vērtībām un ar savām vajadzībām, bet mēs nebūtu izvēlējušies darbu ar cilvēkiem, kur tev nepārtraukti ir jāmāca, jāizglīto, ja mēs negribētu to darīt. Jā. Kāds, kurš kādreiz uzdot jautājumu, es domāju, ka ir vērts doties un uzdot trenerim jautājumu. Tu nebūsi trenerim par atgrūtinājumu, ja tu viņam paprasīs. Viņš ir šeit tieši tāpēc, ka viņš ir atvērts cilvēkiem komunikācijai. Es varu runāt par sevi, es būšu priecīga, tu vari runāt par sevi, bet es domāju, ka lielākā daļa no mūsu kolēģiem būs priecīga, ja mums būs komunikācija ar mūsu vingrotājiem. Jā, citādi pāris nedēļu laikā pēc šīs epizodes publicēšanas saņemsim no kolēģiem, ko jūs tur runājat. Mums tagad nāk visi runāties. Stundu novadīja, un pēc tam tu 3 stundas runā vienkārši. Ja? Jā, bet tur jāmāk novilkt sava robeža arī kaut kur. Tāpat savas kompetences robeža jāmāk novilkt, kuras lietas var teikt, kuras lietas nevajadzētu teikt, jo tas nav manā kompetenci lauciņā. Ja? Palikt pie tā, ka mēs esam treneri. Alīna, noslēdzošais jautājums. Ar ko tu vēlies dalīties šajā pasaulē? Ko tu gribētu, lai pasaule dzird? Vārds tev. Sevi. Sevi dzirdēt, savas vēlmes. Un mācīties runāt. Es zinu, ko es vēlos, un es nebaidos par to pateikt citiem. Uzlabot šīs komunikācijas spējas vienam ar otru, arī verbālās, arī neverbālās spējas runāt. Klusums arī bieži vien runā, par to arī jāiemācās. Saprast, ko es gribu. Saprast, kāpēc es daru to, ko es daru. Ja es vairs nevaru atbildēt uz šo jautājumu, kāpēc es daru to, ko daru, un kāpēc es jūtos tā, kā jūtos, varbūt ir vērts veikt izmaiņas kaut kādas, nebaidīties no šīm izmaiņām. Šīs spēles noteikumi ir bijuši skaidri visiem no sākuma. Mēs esam šeit kaut kādu īsu brīdi, un mēs dažreiz pārvērtējam savu ietekmi vai savu vērtību kaut kādu. Mēs īstenībā esam kaut kāds tāds šīs lielās sistēmas maziņš elements. Globāli mēs īstenībā neko daudz nenozīmējam, bet mazākajā pasaulē, kur esi tu, tev apkārtējā vide, tev svarīgi cilvēki, tavs darbs, tavi draugi, tavi hobiji, treniņi, tā ir tava milzīgā pasaule. Tad piepildīt to pasauli, nebaidīties veikt izmaiņas, nebaidīties būt tur, kur es gribu būt, iet no turienes prom, kur es īstenībā negribu būt, un ļaut sam būt tas, kas tu esi, un runāt ar citiem cilvēkiem. Komunikācija ļoti daudz ko atvieglo šajā dzīvē. Beigt izdomāt kaut kādas savas ilūziju pasauli un sākt runāt. Viss sastājas savās vietās diezgan ātri. Viss. Paldies. Kur cilvēki var meklēt tevi? Kur tu dalies ar informāciju? Kādā kanālā? Pirmkārt, sporta klubā noteikti. Un sociālajos tīklos es esmu sociāli aktīvs cilvēks. Man patīk, jo sociālie tīkli ir tā vide, kur es varu pastāstīt, kas es esmu, kāda es esmu. Es gan vairāk tomēr stāstu kaut kādas profesionālās lietas, no savas privātās dzīves diezgan maz, bet es ļauju cilvēkiem caur savu sociālo vidi saprast, kas es esmu par personību. Instagrams, Facebooks, visas šīs lietas, es aktīvi komunicēju, man tas ļoti patīk. Alīna, paldies par tavu viedumu. Paldies, Kārli. Bija prieks, bija forši.